Sveiki, mīļie! Un šoreiz, kā jau es iepriekš minēju, vairāk pastāstīšu par ogļhidrātu ķērāju Carbo-Grabers. Tas ir vēl viens produkts Nature Sunshine kompānijas klāstā, ar kura palīdzību var ne tikai ogļhidrātu lielo daudzumu mazināt, kas ir uzņemts apēsts, bet arī vienkārši palīdzēt pie svara mazināšanas. Jo šis te Carbo-Grabers, tā galvenā pamatfunkcija ir bremzēt ogļhidrātu uzsūkšanos, un viņš to dara apmēram pa 56%. Protams, ne jau 100%, nav tāda brīnuma līdzekļi mums. Tāpat arī mazina insulīna izdalīšanos, Un kur tad ogļhidrāti mums ir? Visi cukuri, picas, dzērieni, kečupi, majonēzes, maizes izstrādājuma, kukurūza, dažādi nektāri un limonādes un tā tālāk. Nemaz nerunājot par kūciņām un vēl citur, kur. Lūk, un Carbo-Grabers iesaka lietot pirms sarežģīto salikto ogļhidrātu uzņemšanās. Tātad nevis pie vienkāršo ātro ogļhidrātu, piemēram, augļus mēs ēdot, auglis sāk sašķelties jau mutes dobumā, un caur mutes dobumu gļotādām nonāk asinīs, un cukurs uzreiz iet uz augšu, insulīns uzreiz iet uz augšu, bet ir vēl sarežģītie ogļhidrāti, jeb saliktie ogļhidrāti, Un šajos gadījumos tātad ļoti labi iesaka. Pirmkārt, tas mazina apetīti, un otrkārt, 2 kapsulas, piemēram, pirms picas ēšanas vai kaut kādas makaronu ēšanas, tad uzņemtā ciete netiks sašķelta līdz glikozei, kura savukārt nenonāks asinīs, un šūnas to sev neuzkrās tauku veidā. Jo Carbo-Grabers sastāvā ir faziolamīns, tas ir balto pupiņu ekstrakts, kurš bloķē fermentu amilāze. Un amilāzes uzdevums ir sašķelt sliktos ogļhidrātus līdz parastiem ogļhidrātiem. Lūk. Un tāpēc ļoti ātri, sašķelti ogļhidrāti ļoti ātri arī uzsūcās. Šo te Carbo-Grabers ļoti labi ņemt līdzi braucienos, ejot ciemos kaut kur, kad mēs īsti nezinām, kas tur būs, bet, piemēram, ja mēs ievērojam veselīgu dzīvesveidu, bet tur būs kaut kādas picas, tur būs kaut kādi vēl dažādi gardumi, kā tā attieksies, saimnieci apvainot nevar, vienkārši pirms tās maltītes 2 kapsulas varam apēst. Ja tādas maltītes citreiz ievelkās vairāku stundu garumā, tad pēc katrām 2 stundām vēl var 2 kapsliņas paņemt līdzi un apēst. Vienkārši ēšanas laikā. Ļoti labi šo te Carbo-Graberu izmantot tad, kad ir cukura līmenis nepārāk liels, piemēram 5,9 līdz 6,1. Kad it kā vēl normas robežas, bet mēs jau zinām, ka normā varētu būt no 3 līdz 5,5. Ja kāp augstāk, tātad patiesībā organismā jau ir traucēta ogļhidrātu sašķelšanās. Arī bērniem to var dot, bet ne ilgāk kā 1 mēnesi. Jāņem vērā, ka Carbo-Grabers strādās, vienlaicīgi uzņemsiet arī loklo. Vēl ļoti labi ir chroms helāta formā. Tas ir vēl viens tāds produkts, tāds mikroelements, kurš mazina kāri pēc cukuriem. Tāpat garcīnijas ekstrakts ļoti labi arī šādos gadījumos der. Jo tad viņi visi kopā ļoti labi strādā, it sevišķi tīvēšanas programmās. It sevišķi tad, kad cilvēku pirmajā nedēļā ļoti velk uz saldumiem,
dažādiem miltu izstrādājumiem, tad ļoti labi šo te karbograbers lietot, pievienot chromu klāt, garcīnijas ekstraktu un lietot vismaz 2 mēnešus. Jo tas ir tik ilgi tātad, kamēr cilvēks apzināti pāriet uz veselīgāku uzturu. Un 1-2 kapsulas pirms katras ēdienreizes, tas ir tā kā, tāda norma. Arī ļoti labi rezultāti ir pie cukura diabēta, kad lietoja karbograbers un chroma helātu, un tiešām pakāpeniski normalizējās cukura rādītāju. Bet tas jāsaka, ka tas nebūs visiem, jo jāņem vērā arī tas, piemēram, kā strādā cilvēkam vairogdziedzeris, vai vēl citas varbūt problēmas, kas tā kā iemesli cukura diabētam. Un šis te faziolamīns, kas ir no balto pupiņu ekstrakta, ļoti labi palīdz, var teikt, neļauj lēkāt insulīna šūpolēm, kad ir augšā lejā. Un tātad palīdz arī glikozei būt normas robežās. Un tātad vēlreiz kādus ogļhidrātus tad bremzē šis te karbograbers? Saliktos ogļhidrātus. Kas ir saliktie ogļhidrāti? Varat ierakstīt atkal Googlē, pameklēt. Es ļoti iesaku cilvēkiem, kuri sāk vairāk rūpēties par sevi, meklēt pašiem, lasīt daudz, klausīties, izzināt. Tas tiešām bagātina, palīdz izprast to, ko, piemēram, nutriciologs stāsta, palīdz izprast savu ēšanas to ieradumus, tas ir ļoti, ļoti noderīgi. Es to daru visu mūžu, man ļoti patīk izzināt un ļoti patīk dalīties ar to, ko es zinu. Ko varu pateikt, kad nepalīdz karbograbers? Ja mēs ēdam cukurus, tas ir, jo cukurs uzsūcās asinīs momentā jau no mutes dobuma. Tas ir gan ar cukuru, gan ar fruktozi. Kūkas cukuros, cukurs tātad, varam ēst tortes kūkas, bet karbograbers to nevar nobremzēt, jo tur tik tiešām ir tiešie cukuri. Taču ļoti labi bremzēs miltu sašķelšanos. Tātad tur, kur ir miltu izstrādājumi, tur karbograbers strādā. Arī, piemēram, vārīta biete satur ļoti daudz parastos cukurus. Un šos parastos cukurus no vārītas bietes karbograbers nevar sašķelt. Lūk. Bet karbograbers labi palīdz, ja to lieto pirms salikto ogļhidrātu uzņemšanas. Arī ķermeņa masas kontroles programmās, cukura diabēta profilaksē, pie cukura diabēta un aterosklerozes. Un, protams, efekta pastiprināšanai ļoti iesaka pievienot klāt loklo, chromohelātu, garcīniju un vēl dažus vitamīnus. Nedrīkst kopā lietot ar proteāzēm, ar fermentiem, ar AGX, tāds ir produkts, ar ananāsiem, papaju, meloni, kivi, mango. Vienkārši viņš nestrādās. Ja ēdam kaut ko no šiem produktiem, tad karbograbers vienkārši nestrādā. Tāpēc uzņemt vai nu tikai, kad jums sagribējās, piemēram, kartupeļus vai rīsus vai bietītes, tad tikai pirms šīs situācijas, Un patiesībā analogu tieši karbograbersam nav. Tas ir tāds tiešām unikāli izveidota formula no balto pupiņu ekstrakta. Tā kā, mīļie, lūdzu, vēl viens produkts, par kuru var aizdomāties, tad, kad jūs gribat tievēt, gudri tievēt, Protams, primāri vispirms mēs mainām ēdienkarti, dzeram ūdeni pietiekoši,
Un tad pievienojam šos te palīgus, jā, gan karbograberu, gan iepriekš, kur stāstīja, tas ir fatgraberu, un jau ir ļoti labi rezultāti. Ja es ieteiktu tā, dzert ūdeni, dzert chlorofilu, kas veicina gremošanu, un šos te 2 produktiņus jau ir ļoti forši. Tā kā veselību un izdošanos visiem!